Es gribu otrais sveikt Andri Gobiņu mūsu otrā seminārā. Liels paldies, ka tu mums palīdz būt gataviem balsot. Ja kāds nokavēja pirmo semināru, kas notiks 6. aprīlī, to var tagad atrast LNK mājaslapā. Jūs variet viņu otrais noskatīties, vai ja jūs nenoskatieties pirmoreiz, tad viņš tur ir pieejams. Nākošnedēļ sestdien, 4. maijā, 2:00 pēcpusdienā, mums būs 3. seminārs, un tad Andris vairāk pievērsīsies tieši pie partijām un kandidātiem, lai jūs zināt, par kuru balsot. Es domāju, Hamiltonieši arī nākamnedēļ tiksies biedrībā, lai kopīgi noskatīties to semināru. Par balsošanu, man liekas, ka visi zina, ka var balsot klātienē Toronto vai Ottavā, un tas būs sestdien, 8. jūnijā. Ja jūs nevarat tikt uz vienu iecirkni, lai balsot, tad jums ir jāpiesakās balsot pa pastu. Un, lai to darītu, jums ir vajadzīga EID kartiņa, kas izskatās šāda. Es zinu, ka es esmu uz mazo ekrānu, bet man liekas, visi var redzēt. Un, ja jūs neesat viņu lietojuši elektroniski iepriekš, tad jums arī vajadzēs Smart Card Reader, EID lasītāji, un viņi izskatās dažādi, bet tāds izskatās mūsējais. Viņš ir baigi maziņš, viņš ir USB, pievienojās pie datora, un tādus var pasūtīt no Amazon. Bet es domāju, tad, kad mēs labāk sapratīsim, kas ir jādara, lai pieteikties, tad varbūt, ka varēs centros aizņemties no viena otra, katram nav pašam jānopērk, bet viņi ir pieejami no Amazon. Lūgums tiem, kas taisās atjaunot pases, ja jums prasa jautājumu, vai jūs gribat EID kartiņu, tad lūdzu atbildiet jā, jo tā kartīte ir derīga uz 10 gadiem, un Eiropa mums ir daudz priekšā ar elektronisko identifikāciju un aplikācijām un tā tālāk. Droši vien jūs, man liekas, ka skatos jums visiem, jūs esat saņēmuši LNK e-pastu vakar. Ja jūs nesat vēl izpildījuši to aptauju, tad es lūdzu jums to darīt, jo tas mums palīdzēs vienkārši saprast, kāds ir mūsu elektorāts Kanādā. Man liekas, ka tas ir apmēram viss. Es gribu pateikt paldies Ilzei Maksiņai, ka viņa tehniski šo nokārtoja. Un arī pateikt visiem, ka jūs drīkstiet prasīt jautājumus pa prezentācijas laiku. Nav jāgaida līdz beigām. Paceliet rociņas un mēs jums dosim vārdu. Es gribētu sākt ar lielu paldies Ingrīdai un Dacei vēlreiz par to, ka man ir iespēja šodien ar jums sarunāties, šeit būt neklātienē, klāt Toronto. Ir žēl, nevis tikai Toronto, bet īstenībā visā Kanādā. Un iespējams pat arī kāds no Amerikas latviešiem pēc tam noskatīsies, un arī Eiropas latvieši ir izrādījuši interesi par Kanādas Latviešu apvienības šo aktivitāti, un prieks, kā arī iespējams kāds no viņiem pieslēgsies vai nu tagad, vai pēc tam noskatīsies. Tādējādi es varu patiešām apsveikt Elenaku, tā man izliec interesants ekrāns, confirm your speaking language, English, kāpēc man būtu jākonfirm? Viņu tejot spīd, tā es to nokancelošu un izliec vienkārši interesants ekrāns ārā. Ar vārdu sakot, ka Kanādas Latviešu apvienība iet pa priekšu citām ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu organizācijām, veidojot šo semināru ciklu, un patiešām ir liels prieks, ka es varu būt daļa no šī cikla un ar jums šodien jau runāt. Kā es biju sapratis, šodien mēs ejam patiešām, skatāmies partijas kandidāti, kas vispārīgi, ko viens otrs trešais sola, kāda varētu būt Latvijas Eiropas nākotne ar vienu otru trešo, un trešais, tas pēdējais seminārs jau būs vairāk par tehniskām lietām, kā tātad šo Smart ID, ID karti ar lasītāju izmantot. Man, piemēram, jau pat datorā ir automātiski iekšā kartītes lasītājs, kur pat ir iespējams jau pat nepērkot
no Amazon šo karšu lasītāju jau izmanto. Tā kā iespējams arī Kanādā jau jaunākajos datoros pat jau tas viss ir iekšā sistēmā un pavisam vienkārši tādējādi pieprasīt šo balsojumu pa pastu tiem, kam nav iespējams aizbraukt uz vēstniecību, lai gan, protams, vēstniecībā būt ir ļoti jauki un iespēja arī satikties savā starpā. Tā, es padalos ekrānā, un vēl kamēr es šo ekrānu dalīšanos veicu, es gribēju atvainoties par to, ka pēdējā reizē es nepastāstīju, kas es tāds esmu un kāpēc man skolotāji Dace Veinberg, Fricis Kristbergs un Ilze Kuplēna Juarte. Es esmu dzimis un audzis Minsterē, Vācijā, trimdā, un attiecīgi bijis Minsteres Latviešu ģimnazijas skolēns, kur visi šie brīnišķīgie cilvēki, kas tagad ir jums arī pietiekami labi zināmi Kanādas Latviešu apvienībā, man ir bijuši skolotāji. Tā, turpinām tātad šo lekciju ciklu ar otro šo nodarbību vai semināru, un patiešām ļoti priecāšos, ja jūs man pārtrauksiet, uzdosiet jautājumus un tā tālāk jau semināra gaitā. Vienkārši ieslēdziet mikrofonu, pat nevienmēr rociņas jāceļ, varbūt jūs varat vienkārši tā arī izteikties un runāt. Un varbūt mēs varam tad izmantot to laiku, kamēr mēs pieslēdzamies pie prezentācijas, ka varbūt 2, 3 tādi drosmīgāki cilvēki, varbūt ar Otavu varam sākt. Ai, jūs jau bija tā drosmīgi, ja jūs ar talku strādājat, droši vien gribat tīru, skaistu Latviju. Kādu Latviju jūs vēlaties? Kādu Latviju, kādu Eiropu jūs vēlaties? Jo tas jūs redzēsiet pēc tam, tad es to centīšos ievērpt arī iekšā sarunā par politiskiem spēkiem. Vai ir kāds, kas būtu mieru ieslēgt mikrofonu un pateikt, kādu Latviju jūs vēlaties redzēt? Ar labiem ceļiem, kur mēs visur varam aizbraukt. Ar labiem ceļiem, kur visur varam aizbraukt. Brīnišķīgi, paldies! Kādu vēl? Kādu Latviju vēlamies? Ceļi? Tolerantu, iecietīgu. Jā, ko tas nozīmē, jūsuprāt? Visu to, ko mēs redzam, ne visu to, bet vienzimumu atzīšanu. Un arī varbūt tās mazāk tautības, tās, kas nav tieši latvieši, bet es gribētu redzēt vairāk latviešu propagandu Krievu televīzijā. Aha. Bet tas nozīmē tā skaitā, jo tā jau ir lielā diskusija, vai televīzijai vajadzētu raidīt latviski vai arī krieviski, un vai tieši sabiedriskiem medijiem vajadzētu būt arī krievu valodā, vai jums par to arī ir viedoklis? Jo, ja jūs sakat, ka vajadzētu krievu televīzijā, nu tas jau nozīmē arī droši vien krievu valodā. Krievu valodā, bet latviešu, teiksim, saturs un ražots. Es domāju, ka Latvijā vajadzētu būt viena valoda, un tā latviešu valoda ir valsts valoda, tā es gribētu redzēt, bet krievu valoda ir pieejama vajadzības gadījumā. Tā kā šeit ir valdībās, bet ne citur. Kanāda skaitās divvalodība, bet īstenībā tā nav, tikai tādā vienā apgabalā, provincē. Bet man liekas, ka ja mums ir krievu runājošo iedzīvotāji, tad mums savu viedokli ir viņiem jādod.
lai kā saka, lai nebūtu tikai Krievu propaganda no Kremļa, tā es domāju. Nu, Krieviem ir propaganda, mums ir ziņas, un ar propagandu, protams, konkurēt ir grūti, bet man liekas ļoti svarīgi tas, ko jūs minējāt, ka ir skaidrs vēstījums par Latviju un to, ka mēs vēstījumu ziņā neatpaliekam, tā sakot. Nu, es lasu Economist un New York Times ziņas, bet man vislabāk patīk Latvijas ziņas, jo tur patiešo dabūna sakarā ar Ukrainu tīpaši. Uzzina, kas notiekās, jo tev nav visu laiku jāatspēko to propagandu. Visi jau to zina. Tieši tā. Paldies. Ietaupam laiku. Paldies, Gunta. Labi, varbūt kamēr prezentācija vēl, es ticu, ka būs, izskatās ļoti, ļoti labi, tad es varbūt jau atļaušos un sākšu. Man paredzēti prezentācijā 3 galvenie bloki, un pirmie 2 tādi drusku īsāki, 3. drusku gruntīgāks. Pirmajā tātad vēl vienreiz par Latviju Eiropas Savienībā, kādu to vēlamies, to mēs tikko arī jau sākām ar diskusiju, tur būs arī daži dati un skaitļi. Tad par Eiropas parlamenta padarīto, atcerieties pēdējo reizi es jums rādīju slaidu vienu ekrāniņu, kurā bija plānotais darbs Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments ir pavadījis ļoti veiksmīgu, aktīvu pēdējo darba sēdi tieši šīs nedēļas sākumā. Parādīšu jums tur galvenos rezultātus, un tad jau patiešām par sarakstiem, sarakstu piedāvājumu, kāds ir plānots attiecīgi, ko piedāvā jaunie saraksti darīt nākamajos 5 gados. Vot tā, reku te ir tātad 3 galvenie tie darba cēlieni, ar kuriem tad jau pirmo esam sākuši. Jūs redzat šo brīnišķīgo sniegu vīru, tas ir šīs nedēļas sākumā, kur mums Latvijā bija sniegs, un pirms tam bija 20 grādu temperatūra, un tagad atkal ir 20 grādu temperatūra. Sniegs, protams, viss jau nokusis, bet brīnišķīgais šis sniegvīrs, gribējās arī ar to padalīties. Ejam uz nākamo slaidu, un tad uzreiz jau patiešām skatāmies tālāk. Pat īstenībā vēl vienu varam pārlekt, jo šito jau esam izrunājušies, un arī šo jau esam runājuši, tātad kādu Latviju Eiropas Savienību mēs vēlamies līdzveidot, to esam izrunājuši, un jā, atgriežamies pie tā ar bildēm. Vienu atpakaļ palaižām. Tātad tas, ko es gribēju vēl uzsvērt šodien, ir, ka patiešām Eiropas Savienība tāda, kā tā izskatās šobrīd un šeit Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā, to jau īstenībā ir jau vecā trimda pat jau arī līdzveidojusi. Jūs redzat attēlā labā pusē apakšā Jāni Čaksti, viņam blakus ir Miķels Valters, kuram 7. maijā, kas ir pavisam drīz, burtiski pēc 10 dienām, būs 150 gadu jubileja. Miķels Valters pats dzīvoja trimdā. Viņš ir pirmais cilvēks, kurš prasīja Latvijai savu valsti 1903. gadā. Viņš bija rakstu publicējis, prasot, ka Latvijai ir vajadzīga sava valsts. Viņš ir cilvēks, kurš 1918. gadā, īsi pirms 18. novembra, kad visas politiskie spēki bija sastrīdējušies kārtējo reizi, viņš uzsita dūru pa galdu un teica, nē, mums ir jāveido 18. novembris kā Latvijas neatkarības paziņošanas diena, un viņš patiešām pārliecināja pārējos politiskos spēkus un tādā veidā kļuva par satversmes arī locekli, satversmes sapulces locekli, par pirmo iekšlietu ministru un pēc tam par vēstnieku. Un tā interesantā lieta pie Miķeļa Valtera šīs dzīves stāsti, protams, tas, ka viņš ir bijis mūsu valsts pamatos, bet kas ir mazāk zināms, ka tanī brīdī, kur viņš bija vēstnieks un vēlāk trimdā strādāja jau pēc kara,
viņš kopā ar Winston Churchill, ar Henriju Spāku un citiem Eiropas veidotājiem, mūsdienas Eiropas veidotājiem, viņš piedalījās sarunās kā oficiālā Latvijas trimdas delegācijas cilvēks, un vairāk kārt dibinot Eiropas kustību, kas savukārt ir arī organizācija, kur es Latvijā pārstāvu, bet kas ir ielikusi pamatu Eiropas cilvēktiesību tiesai, Eiropas padomei. Tur tieši Miķels Valters toreiz 1947. gadā sēdēja līdz pie galda, palīdzēja veidot un sagatavot to Eiropu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, jau domājot par to, ka, protams, Latvijai ir jābūt brīvai kaut kad, un jau šādu ļoti tālredzīgu skatu palīdzēja Eiropas veidošanā. Un to svinīgo brīdi mēs redzam kreisā pusē ar to lielo e-burtiņu, tas toreiz kā simbolizē savā ziņā Eiropas šo kopību. Un bildēs, tur ir grūtāk, protams, tādā bildē grūtāk redzēt, bet tur arī Vincents Churchills sēž priekšā pie galda un pārējie lielie eiropieši, lai gan Churchills jau pats nemazām Eiropas Savienību neveidoja, bet Eiropas šo kontinenta ideju kā pārobežu plašu sadarbības un brīvības telpu, kurā, protams, arī apspiestām tautām ir sava vieta. Tātad mēs redzam šo trimdas izcilo diplomātu un darbinieku un īstenībā Latvijas valsts gribas tēva, brīnišķīgā demokrāta Miķeļa Valtera ieguldījumu arī mūsdienu Eiropas veidošanā. Un, protams, arī Baltijas ceļš, ko mēs redzam attēlu labā pusē augšā, arī ir bijis tāds, kas visas Eiropas kopējo vēsturi veidojas ar visu padomi briesmīgās šīs impērijas un totalitārā režīma sabrukšanu. Jā, klausos. Bija jautājums vai nebija? Citāk ejam uz nākamo slaidu, ja nav jautājums, tad vienkārši vai komentārs, tad ejam uz priekšu. Vai ir iespējams parādīt nākamo slaidu? Tā. Vajadzēja būt tagad satversmes preambula. Man liekas, viņš vienkārši drusku lēnāk iet uz priekšu. Jā, tas varētu būt, bet laikam patiešām ar Zoomu šobrīd ir kaut kāda problēma, jo tas jau ka vienu brīdi no manis bija iespējams parādīt, un tāpēc man rādījās problēmas. Tas ir, varbūt patiešām ar Zoom saistīts šodien. Satversmes preambulas rādu tamdēļ, ka šie ir tie pamati, par kuriem, man liekas, ļoti būtiski arī domāt Eiropas parlamentu vēlēšanu sakarībā, jo, protams, satversme ir Latvijas svarīgākais dokuments, kurā mēs esam parādījuši un nosprauduši to, kādu Latviju mēs vēlamies. Un lielākā daļa no tiem vārdiem, kurus jūs minējāt, tātad attīstītu ar ceļiem, jūs teicāt tolerantu, mēs redzam šeit ir tātad demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga, nacionāla valsts, tātad, kur ir latviešu valoda, ko jūs uzsvērāt, bet arī cieņa, tātad tā ir tā tolerants, brīvība. Šie ir tie elementi, kas ir mūsu Latvijas konstitūcijas, mūsu satversmes svarīgākie elementi. Un ja mēs paņemam nākamo slaidu, tad mēs redzēsim tieši tos pašus vārdus, kurus mēs redzam šobrīd Latvijas satversmes preambulā. Interesantā kārtā tieši tās ir tās pašas vērtības, kas ir Eiropas svarīgākajā dokumentā, Eiropas Savienības izveidošanas dokumenta 2. pantā. Jūs redzat arī šeit gan vienlīdzību, tiesiskumu, cilvēktiesības, solidaritāti, toleranci, tepat arī tolerants ir tieši jūs minētais vārds, arī parādās kā vārds, un arī zemāk 2. pantā brīvība, drošība, tiesiskums. Tātad mēs redzam, ka īstenībā Latvijas un Eiropas Savienības šīs vērtības ir ļoti, ļoti līdzīgas, un arī to, ka šīs vērtības, protams, ir ierakstīts gan mums satversmē, gan arī Eiropas svarīgākā dokumentā, bet katra no šīm vērtībām un svarīgiem elementiem patiesībā prasa aktīvu mūsu līdzdalību gan vēlēšanās, gan arī ikdienā, sekojot līdz tam, kā jūs teicāt, jūs sekojat līdz Latvijas ziņām, lai vienkārši saprastu, kas notiek un kādā veidā mēs to varam, kas vispārīgi notiek, un varbūt arī ar savu balsi ļoti būtiski ietekmēt, jo
protams, no mūsu rokās vēlēšanās ļoti liela daļa no tā, kā šī nākotnes Latvija un nākotnes Eiropa izskatīsies, un vai šīs vērtības, kas ir ierakstītas svarīgos dokumentos, viņas tiks ievērotas labāk vai arī sliktāk, jo mēs arī redzam Amerikas piemēru un arī citus, kur pēkšņi pat fundamentālās pamatbrīvības tiek pārbaudītas, ja tā laikam drīkst teikt. Paņemam nākamo slaidu, tas ir tāds ļoti, ļoti raibs ar daudziem karodziņiem. Es par to daudz un gari nerunāšu, bet vienkārši parādot vēl to, ka Latvijas mērķis saistībā ar Eiropas Savienībā līdz šim ir bijis būt Eiropas centrā un Eiropas kodolā. Jūs redzat Latvijas, Igaunijas, Lietuvas karodziņus, druscītņi kreisā pusē šī ekrānā, bet mēs patiešām esam Eiropas Savienības kodolā, jo visi tie dažādie krāsu lauciņi, kas ir redzami, un tie karodziņi, parāda dažādas sadarbības formas, kas Eiropas Savienībā ir. Latvija, Igaunija, Lietuvija, Baltijas asambleja, tātad tas ir viens sadarbības formāts, kurā mēs darbojamies, līdzīgs arī ir Benelux valstīm, arī dažām citām. Īrijai, Lielbritānijai ir savs sadarbības šis formāts, Ziemeļvalstīm ir sadarbības formāts. Mēs ietilpstam vienlaikus arī Eiropas Savienībā. Mēs arī esam daļa no tā, ko jūs redzat Schengen area, kas nozīmē, ka mēs ar Latvijas pasi varam doties un ceļot uz jebkuru Eiropas Savienības valsti, kas arī parakstīs šo Schengens līgumu. Tas ir lielākā daļa Eiropas Savienības valstīm, plus arī vēl Šveice, Norvēģija un citas valsts, kur mums vienkārši netiek vairs pat pārbaudītas pasas uz robežas, un šī brīvā ceļošana tā tad ir viena no šī kodola sastāvām. Mēs esam Eiropas padomā, tas ir lielais padomē, šis lielais rozā lauks, ko ir arī veidojis Miķels Valters kopā ar Čērčils, ko es tikko atsaucos. Tanī faktiski ir visas Eiropas valstis, nevis tikai Eiropas Savienības valstis, tātad tur mēs arī redzam jau Ukrainu, Gruziju, Moldovu un citas valstis. Un tad vēl, jo tālāk mēs ejam uz āru, jūs redzat, ka Krievija, Baltkrievija, kas ir pašā labā pusē, viņi faktiski nav nevienā Eiropas sadarbības formātā. Paņemam nākamo prezentāciju, jo te mēs tātad redzam to, ka Latvija ir Eiropas kodolā. Man liekas, tādā ziņā šis karodziņu attēls ir tāds diezgan spēcīgs. Nākamo, šito jau es biju rādījis, bet vienkārši atgādinājumam tiem, kas nebija pēdējā seminārā, ka Eiropas Savienība ļoti daudz cilvēku saista ar drošību. Un ar drošību ne tikai militārā ziņā, jo militāro mēs redzam šeit attēlā, kur Latvija laimīga, ka Kanādas NATO vienības ir tās, kuras ir vada štābu NATO spēkiem, kurās ir ļoti daudz valstu pārstāvi, bet Kanādai tieši ir virsvadība pār visu šo valstu karavīriem. Bet ne tikai NATO ir drošība, bet arī, protams, Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs drošības faktors, ekonomiskā drošība, savstarpējā solidaritāte un arī, kā mēs redzam, ka tagad ļoti būtiski Ukrainas atbalsta līdzekļi iet caur Eiropas Savienības tieši līdzekļiem, nevis tikai caur dalību valstīm pašām. Palecam uz priekšu 4 slaidus, jo tie pārējie 3 jau bija tādi, kurus mēs bijām redzējuši. Tas būtu bijis vienkārši, ja kas atgādinājumam, bet mēs diezgan daudz laika sākumā tehniskām problēmām pavadījām, aizējām tieši tā uz šo slaidu. Tātad otrais sarunu bloks, būtu mans piedāvājums, ir Eiropas parlamenta padarītājs. Drusku pastāstīt par to. Pirms es pārēju uz otro bloku, jautājumi, komentāri no jūsu puses par šīm Eiropas aktualitātēm, vai kāds grib kaut ko no savas puses vēl piebilst pie šī Latvijas redzējuma, Latvijas nākotnes redzējuma, kas tātad bija šis konstitūcijas moments vai satversmes, tad ir šis Latvija Eiropas kodola koncepts un līdzība ar Eiropas dokumentiem, vai būtu vēl kādi komentāri par to. Ja tādi nav, droši jebkurā brīdī pārtrauciet mani, rakstiet tārzētavā, un tad arī varam pēc tam vēl atgriezties pie šiem punktiem. Tad paņemam lūdzu nākamo attēlu.
Tas arī būs, nākamie 2 būs tādi, kurus jūs jau būsiet redzējuši, bet kas ir svarīgi vēlreiz izpratnē, tanī brīdī, ja mēs runājam par to, ko īsti Eiropas parlaments dara. Šī attēlā mēs redzam to, ka parlaments nav vienīgais, kurš lemj. Parlamentam ir apmēram 50% vai cits teiks 30%, ar 30 un 50% no gala lēmumu spēks, otrs 50 vai 30% ir dalību valstīm, tātad visu valstu ministriem, tā skaitā Latvijas ministri vai arī ministru prezidente, kas tātad Eiropas Savienības padomē pārstāv Latvijas intereses kā dalību valsts. Šie 2 ir tie, kas pieņem gala lēmumus, un pašā augšā mēs redzam attēlu ar Eiropas komisiju, kas ir savā ziņā tiek bieži pielīdzināta Eiropas Savienības valdībai, kur tā tad ir Valdis Dombrovskis, kura uzdevums nav tik dikti pārstāvēt Latvijas intereses, cik jau Eiropas kopējās intereses, bet katra dalībvalsts ir savu ministru, komisāru Eiropas Savienības līmenī, tas saucās, nosūtījusi, lai šo kopējo priekšlikumu veidotu, kur tad pēc tam pieņem Eiropas parlaments un attiecīgi Eiropas Savienības padome. Tātad saspēle starp šiem 3 sākotnējās idejas un priekšlikumi, likumi tiek veidot Eiropas komisijā, un tad Eiropas parlaments un dalību valstu ministri apstiprina vai noraida vai pamaina attiecīgos šos priekšlikumus. Palecam vēl vienu solītu uz priekšu. To es gari nerunāšu, jo tur būs vienkārši attēls ar tām darbības jomām, par kurām Eiropas valstis ir vienojušās, kur viņas vēlas sadarboties. Dabas aizsardzība pilnīgi loģiski, lauksaimniecība, zivsaimniecība, tādas lietas, kuras nevar viena valsts viena pati atrisināt. Par tām tātad Eiropas līmenī šīs valstis, Eiropas Savienības līmenī valstis ir vienojušās, par tām lemt kopīgi. Un tad, kā tad šis darbs izskatās? Paņemam vēl vienu nākamo slaidu. Tagad, kas ir noticis šīs nedēļas sākumā, ko Eiropas parlaments ir nobalsojis? Un tādējādi vēl šobrīd vienam otram no šiem punktiem gaida Eiropas Savienības padomes gala lēmumu, bet jau lielā mērā ar Eiropas parlamenta balsojumu ir skaidrs, ka šie dokumenti tādā veidā tiks pieņemti, jo pirms balsojuma Eiropas parlamentā jau notiek neformālas sarunas ar formālākas vai neformālas aiz slēgtām durvīm, kur tātad pārstāvi no ministru puses un Eiropas parlamenta pārstāvi puses satiekas un spriež, vai Eiropas komisijas priekšlikums tādā veidā, kāds viņš ir sagatavots, atbilst dalību valstu un Eiropas parlamenta deputātu interesēm vai neatbilst. Un šeit mēs redzam tātad jau tos lēmumus, kas ir pieņemti. Vissvarīgākais, manuprāt, ir atkal lēmums, kas saistīts ir ar Ukrainas piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu, tātad Ukrainai netiek aizliegts importēt lauksaimniecības produktus, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Ukraina varētu pelnīt pati savu naudu un nebūtu atkarīga no mūsu dāvanām un subsīdijām, bet tātad Ukrainai, lai gan atsevišķi poļu sakūtīti zemnieki ļoti protestēja un negribēja, ka Ukrainas labība tiek ievesta Eiropas Savienībā, tomēr izdevās panākt vienošanos, ka tātad šie Eiropas tirgi arī nākotnē veselu gadu uz priekšu būs atvērti. Un šeit ir vadošā loma šī dokumenta izstrādē bija 2 latviešiem. Sandrai Kalnietei no Eiropas parlamenta puses bija uzticēta šīs sarunvedība, un no Eiropas komisijas puses Valdim Dombrovskim, kas ir tirdzniecības komisārs, bija vadošā loma. Protams, vēl dalībvalstis spēlēja piedalījās arī šīs sarunās, bet interesanti, ka šeit 2 tieši Latvijas pārstāvi bija tie galvenie, kas cīnījās par godīgu piekļuvi tirgumu Ukrainai, lai arī Ukraina nav tikai lūdzēja lomā, bet arī spētu pašu savu naudiņu nopelnīt. Vienlaikus jūs redzat apakšā labā pusē attēlu par Eiropas Savienības lauksaimniecību un lauksaimnieku atbalstu. Bija arī svarīgi lēmumi par to, ka birokrātija mazināta mazākiem lauksaimniekiem, lai būtu piekļuve pie Eiropas dažādiem atbalstiem.
un ka nebūtu tik daudz jānodarbojas ar dažādu dokumentu rakstīšanu, cik patiešām varētu katrs normāli saimniekot. Labā pusē augšā savukārt mēs redzam, ka šī bija pēdējā un svinīgā Eiropas parlamenta sēde, mēs redzam Vairas Vīķes Freibergas vizīti Eiropas parlamentā un uzrunu visas lielās plašās auditorijas priekšā, jo tika arī atzīmēts un godināts Latvijas 20 gadu dalība Eiropas Savienībā. Un tādējādi Vairai Vīķei Freibergai ļoti prominenti, ļoti skaista uzruna attiecīga un tāda saruna arī ar vienu jaunu puisi no Rēzeknes, savā ziņā atzīmējot tātad šo Latvijas un Eiropas Savienības 20 gadu savstarpējo jau pilntiesīgo dalību. Un apakšā kreisā pusē mēs redzam arī tematiku, kas jums nebūs sveša, kur, man liekas, daudz viet pasaulē runā šobrīd par vardarbību ģimenēs, vardarbību pret sievietēm it sevišķi. Arī šeit Eiropas parlaments spēra svarīgu soli, un lai gan veselības un šāda veida noziegumi jautājumi ir primāri dalībvalstīm, tad tomēr Eiropas parlaments gribēja izteikties par šo tematiku un attiecīgi mudina uz vairāk rīcību Eiropas līmenī arī sieviešu tiesību un sieviešu vardarbības mazināšanai pret sievietēm. Paņemam nākamo slaidu, tur būs 4 attēli, pa tiem tik gari nerunāšu, jo katrs jau arī jūs redzat tos punktus, bet šie jau vairāk tādi tehniski, bet kam arī ir ļoti liela ietekme, protams, uz visu to, kas notiek Latvijā. Pirmais ar to bērniņu ir tas, ka ir pieņemts lēmums, ka nedrīkst Eiropā tirgot, un tas, kas tirgo kādu preci, atbild par to, ka nav bijis child labor, tātad bērnu darba spēks izmantots, un ka tam būtu izsakojamība. Otrais attēls ir tāds, ka mobīlie tāruņi, tā, kas ir mūsdienās problēma, ka baterija kļūst veca un ir jāmet projām, ka arī šāda veida, teiksim, tiesības uz remontējamību, ka tās tiek stiprinātas. Trešais lēmums ir par atkritumu daudzumiem, un ceturtais, kas varētu būt ļoti svarīgs arī Rail Baltica kontekstā, tas, kā ir savienot tātad 3 Baltijas valstu galvaspilsētas, ir par dzelzceļa savienojumiem un to, kādā veidā lidostas ir pievienotas. Es ticu, ka te arī latviešiem bija savs pirksts, jo notiek šobrīd ļoti aktīvas sarunas par to, kādā veidā Latvijas, tas ir Rīgas lidosta, tiktu pievienota Rail Balticam, kur ir sarežģīti un dārgi risinājumi nepieciešami. Un es ceru, ka ar šo lēmumu, kas ir pieņemts Eiropas parlamentā, būs arī papildus naudiņas pieejams no Eiropas budžeta, lai patiešām Rail Baltics ātri un labi tiktu uzbūvēts un lai nebūtu pārāk daudz no jāmaksā tieši par šo Rail Baltica no Latvijas valsts budžeta, bet ka patiešām Eiropa, apzinoties šīs kopējās intereses, patiešām ieguldīt arī kopējos līdzekļus. Nākamais slaids būs tāds, te tagad mēs ātri izskriesim cauri vairākiem, es negribu tur ļoti daudz kavēties, jo te jau parādās tikai daļa no deputātiem, no tiem deputātiem, kas šobrīd, bet vienkārši parādīt, ka ir iespējams atrast internetā, Twitterī un arī Eiropas parlamenta mājaslapā šāda veida atskaites par deputātiem, kas ir viņuprāt svarīgākais paveiktais visus pēdējos gados Eiropas parlamentā. Te mēs redzam Robertu Zīli, kam šobrīd vislielākais arī politiskais atbalsts Latvijā aptaujās par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Mēs redzam, tātad kreisā pusītē ir paveiktais un ieguvums Latvijā, kādā veidā viņi to tulko, un paņemam uzreiz nākamo slaidu. Te detalizēti viņus lasīt varēsiet pēc tam paskatoties Elenaka mājaslapā, ja kādam interesē, vai arī atrast citur. Tātad te mēs redzam jau Nīla Ušakovu, kas ir otrs šobrīd populārākais spēks, ticiet vai neticiet, Eiropas parlamentu vēlēšanām, ar to, ko viņš lepojas, ko viņš ir panācis, un attiecīgi kādi ieguvumi ir no tā Latvijai. Un jūs redzat, ka cilvēks, kuram Latvijā ir viena otra
viens otrs tiesas procesu par finansēm, tad tieši tas, ko viņš uzsver kā paveikto, ir tieši, ka viņš budžeta komisijā ir ar finansēm strādājis. Cits teiks interesanti, cits teiks, nu, varbūt netik labi. Paņemam vēl nākamo slaidu. Sandra Kalniete atkal, kas ir vēl trešais lielākais politiskais spēks popularitātes aptaujās. Es viņus tātad sakārtoju pēc popularitātes pēdējās aptaujās, kas ir no marta beigām. Atkal mēs redzam to, ko atkal Sandra Kalniete uzsver, kā panākt to. Un tagad varam klikšķināt ātri uz priekšu, un tur būs visi deputāti, tā skaitā Ivars Ieps, kas ir vēl no viena politiskā spēka, tad nākamie divi vēl ir no Vienotības, Dace Melbārdi, Ines Vaidere, un tad ir Ivars Ieps. Nu, katrs deputāts, kas tātad šobrīd Eiropas parlamentā darbojās, ir šāda veida to slaidu izveidojis, un tur var vienkārši palasīt, vai tātad tanī brīdī, kur jūs jau sijājat, nu, patīk viens vai patīk otrs, un kuram no viņam būtu liederīgi turpināt darbu, varat ieskatīties šajos slaidos, un iespējams, ka tur kāda papildus ideja vai papildus pārdomu vērts moments arī atradīsies. Es neiekļāvu Andriju Ameriku, jo viņš nekandidē atkārtot, tāpēc viņš tur nav. Un šo slaidu mēs jau arī atceramies no pēdējās prezentācijas, tātad galvenie sasniegumi, ko savukārt viss Eiropas parlaments ir panācis. Tur ir ļoti svarīgi jautājumi, viss tas atbalsts Ukrainai, un ļoti mazāk svarīgi jautājumi, bet kas padara dzīvi ērtāk, nu tātad ir kopējie lādētāji, standarti, kas ar kādu mobilo tālruņu lādēšanu uzlabo. Palecam uzreiz 2 slaidus uz priekšu, jo tas jau viens ar parlamentu sadalījumu jau mums bija arī pēdējā parlamentā. Mēs redzam, ka Latvijai bija 8 deputāti, bet nākotnē būs 9, arī pateicoties mūsu deputātiem, kas izcīnīja tātad 9. vietu. Ko sola saraksti? Tas būs nākamais bloks, bet pirms sākt šo bloku, vai būtu kādi jautājumi, komentāri par Eiropas parlamenta padarīt un kandidātu šiem slaidiem, kas bija šī blokā. Vai kāds grib vēl piebilst, kaut kas pietrūka informācijā, kaut ko vajag plašāk paskaidrot, vai kā vajadzēja mazāk. Zemīškungs ir ieslēdzis mikrofonu, vai jūs vēlaties izteikties, vai tur vienkārši netīšām piespiedās poga? Laikam netīšām. Tad, ja kāds cits droši, atkal pārtrauciet, runājiet. Jo man liekas, interesantākā sadaļa būs šī, un pārlecam uzreiz 2 slaidus, jo to vienu jūs jau arī pazīstat no iepriekšējās lekcijas, tātad svarīgākās tēmas, kas ir pēc aptaujām šeit parādīts, tātad, kas cilvēkiem liekas vissvarīgākais. Bet man liekas, ka ir svarīgi padomāt vēl pat pirms mēs skatāmies konkrētos politiskos spēkus, kas ir potenciālie veidi, kādā veidā varētu sijāt politiskos spēkus un pēc tam arī jau kandidātus. Un viss tā informācija, kas tagad pēc tam sekos šī manā stāstījumā, būs sakārtota tieši arī pēc, kuras iziešu cauri šiem iespējamiem kritērijiem, kas varbūt jums dos tādu kā drusku vismaz pārdomu vielu. Tie noteikti nav vienīgie kritēriji, kurus var izmantot ļoti, ļoti daudz kritēriju, bet tādi, kas man liekas pārliecinoši un iedzīgi ar jums padalīties. Tādēļ, lūdzu, neuztverat tos kā vienīgos iespējamos kritērijus, bet kas man liekas svarīgi un kas ir arī tieši manas prezentācijas pamatā. Tātad tanī brīdī, kur domājam par politiskiem spēkiem, kurus varētu ievēlēt, protams, ir ļoti svarīgi un attiecīgs arī drusku par to pastāstīšu par ideoloģiskiem virzieniem. Tātad kādu Latviju, kādu Eiropu šis attiecīgais viens vai otrs vai trešais politiskais spēks, kādu viņš piedāvā. Un ir diezgan būtiskas atšķirības, ja mēs skatāmies politisko spēku tajās programmās, mēs arī tanīs ieskatīsimies, ko tad īsti šie spēki grib no Latvijas un no Eiropas nākotnes redzēt. Un man liekas, ka šim tādam vērtību vai pārliecību momentam, vismaz manā izvēlē, tam būs ārkārtīgi liela nozīme, gan tas, kā šie politiskie spēki redz Latviju Eiropā, gan arī Eiropas nākotni kopumā. Tātad šī ideoloģiskais virziens, tā es to nosaucu, piederība Eiropas Savienība līmeņa partijai,
ir tas, kas tātad definē šo ideoloģisko virzienu, un to arī cik ticams ir tas, ka ir politisks spēks Latvijā, saka, nu mēs gribam Eiropā raķetes būvēt, bet politiskais spēks, ar ko Latvijas šī politiskās partija sadarbojas, nu galīgi negrib raķetes būvēt, bet grib stādīt radīsiņus, es varbūt drusku to vienkāršoju, nu tad tā varbūtība, ka Latvijas pārstāvis vai Latvijas politiskais spēks, lai gan viņiem ir kolosāli aprakstīta raķešu būve savā politiskajā programmā, nu tā varbūtība, ja viņi sadarbojas ar vienu politisko spēku, kuram, nu, pilnīgi šī tematika neinteresē un kur nevēlas to virzīt, nu tad tā īstenošanas iespēja nebūs tik ļoti augsta, kā varbūt tās pie kāda cita politiskā spēka. Otrais kritērijs, ko mēs arī redzēsim, tāpēc es būšu iekļāvis arī jaunāko aptauju par to, kā šobrīd Latvijā skatās uz šiem politiskiem spēkiem, ir vai ir iespējas pārvarēt 5% slieksni, jo atkarībā no tā, tātad vai partijai ir vai nav iespējas tikt pie deputātu vietas, var balss aiziet zudumā vai arī attiecīgi vairāk vai mazāk ietekmēt šo Latvijas un arī Eiropas kopējo nākotni. Un tad trešais jau būs, par to arī būs daži piemēri, kas man liekas būtiski tiem cilvēkiem, kas strādātu Eiropas Savienības līmenī jau Eiropas parlamentā, Latvijas vēlētājus pārstāvētu, kas varētu būt dažas tādas viņu prasmes, spējas, iemaņas, vērtības, kompetences, es to te izmantoju to starptautisko vārdu, kas man liekas būtiskas tieši tādā starptautiskā kontekstā strādājot, un kur arī varētu būt vērtīgi tanī brīdī, kur jūs izmantosiet fantastisko Latvijas vēlēšana likuma iespēju, ka jūs ar saviem krustiņiem un svītrojumiem varat patiešām izvēlēties, kurš jūs pārstāv. Un jūs varat pateikt, viens kandidāts vai kandidāte ir pelnījusi patiešām manu uzticību, cits tā paša politiskā spēka kandidāts varbūt nav sevi apliecinājis tik labi vai manas vērtības tik labi nepārstāvēs. Tad patiešām mūsu rokās ir to ietekmēt, svītrojot kandidātus un liekot plusiņus, un tāpēc arī drusku šai tematikai pieskaršos. Viens tāds drusku varbūt mazāk svarīgs jums liksies, bet tāds kā šīs tematikas arī būtisks moments ir, kādus vārdus izmanto politiskie spēki un politiskās partijas. Mēs redzēsim vēlāk arī būs izgriezumi no politiskām partijām. Un man liekas, ka tas arī ir punkts, no kā jūs kā Kanādas latvieši varat palīdzēt mums arī Latvijā labāk saprast un varbūt tās drusku mainīt to, ko bieži sauc par narratīvu vai stāstījumu vai tādu izpratni par to, kas mēs esam un kādā veidā mēs domājam par to, kādu Latviju Eiropā, kāda ir mūsu kā pilsoņu nozīme tanī, kas notiek visapkārt. Un ļoti bieži šobrīd Latvijā mēs dzirdam tos pirmos 3 vārdus, kas ir ar sarkaniem krustiņiem atzīmēti, ka maziņš cinītis gāž lielu vezumu, mums patīk gāzt vai postīt, bet nevis varbūt būvēt, lai gan, protams, tas brīnišķīgs teiciens par mazo cinīti, ja? Bet no otras puses, kāpēc mums nav drusku spēcīgāk iekodēts mūsu prātā, ka, maziņš cinītis ir spēcīgs pamats nākotnes celtai ēkai, vai, kāpēc, protams, ir arī ļoti skaisti šādi sakāmvārdi, bet tie ir, manuprāt, drusku mazāk iekodēti mūsu prātos. Un tāpat daudzi politiskie spēki stāsta par to, kā viņi milzīgi aizstāvēs Latvijas intereses. Aizstāvēs. Amerikā, kā angliski saka, make a decision, pareizi? Amerika taisa lēmumu. Viņi nevis pieņem lēmumu, kas ir pēdējais, viņi nevis aizstāv, bet viņi veido, viņi vada, viņi koordinē savu nākotni. Kāpēc mums būtu jāaizstāvās? Tas jau ir automātiski tāds, ka mēs nebūsim aktīvi, mums kāds kaut ko grib sliktu izdarīt, nevis mēs sēžam pie galda, kā Miķels Valters, un veidojam pašu savu nākotni, bet nē, mums kāds cits nāks ar kaut ko sliktu, un mums būs jāaizstāvās. Un tas pats ir tātad pie lēmumu pieņemšanas. Mēs pieņemam lēmumu, pieņemšana ir savā ziņā arī tāds pasīvs,
kur es esmu gandrīz kā objekts, nevis subjekts, nevis kā angliskais šis make a decision, vāciski ir eine Entscheidung treffen, viņi vācieši trāpa lēmumu, mēs pieņemam, angliski make a decision, frančiem ir prendre une décision, ja, nu, mēs ņemam, bet arī es esmu aktīvais, es esmu tas, kas paņem to lēmumu, ja, un veido. Latvijā mēs pieņemam, kas ir, nu, tāds, nu, krietni pasīvs, un šim mazam it kā nebūtiskam vārdam ir ietekme uz to, kā mēs domājam par savu Latvijas nākotni arī Eiropas Savienībā. Un tāpēc man ļoti gribas uzsvērt tieši to, kas ir labā pusē ar zaļiem kāsīšiem pieminēts, ka mēs esam tik lieli, cik ir mūsu griba. Tas laikam ir Rainis un arī līdzīgi to Vairvīķa Freiberga savulaik dziesmu svētkus atklājot, teica, nu, ka tie ir tie mirkļi, kas mums ir jāuzsver, ka Latvija ir maza, varbūt maza, bet mūsu griba var būt liela, un ar lielu gribu mēs ļoti, ļoti daudz varam mainīt, panākt un īstenot arī Latvijas nākotni veidojot, un, protams, arī Eiropas un pat pasaules nākotni veidojot. Man ir ieteikums. Droši. Tautas kalps vietā tautas pārstāvis. Priekšstāvis ir Satversmē rakstīts, varbūt paejam vēl vienu slaidu atpakaļ, kur bija tie dažādie vārdi. Tautas kalps man patīk, jo tautas kalps parāda, ka mēs kā sabiedrība esam atbildīgi par to, ko politiķis dara. Mēs esam saimnieki. Jā, bet tautas pārstāvis. Servant, viņš serve, viņam ir uzdevums kalpot, nevis diktēt vai kaut kā, bet viņam ir jāieklausās. Ja viņš tautu pārstāv, tad viņš tomēr ir vairāk. Abas divas lomas viņam ir. Viņam ir pārstāvēšanas loma, kas jau arī ietver, ka viņam jāklausās. Nu, man patīk servant šī tautas kalpa vārds. Un arī man patīk ļoti tas trešais, kas bija attālā vēl redzams, ka mēs esam Eiropa, nevis Eiropa kaut kur tālu projām, bet nu, Latvija ir Eiropa, Rīga ir Eiropa, mana Hospitāļa iela ir daļa no Eiropas. Yeah. Ja atkal Zooms taisa savus kumēdiņus. Nē, tā bija mana problēma. Es mēģināju darīt unmute, un man sanāca, ka man bija jāpabeidz tas share. Nekas, vienkārši palecam uz priekšu. Jo es vienkārši arī gribēju komentēt, ka tā ir tā grūtība mums ieteikt un mudināt cilvēks balsot, jo viņi domā, mēs esam tik maziņi, ko mēs varam izdarīt, un tā tālāk, un tas vienkārši ir grūti iestāstīt cilvēkiem, ka tiešām katra balss ir vienlīdzīgi vērtīga. Un ja tu skaties uz tiem skaitļiem, ja mēs saņemamies, mēs tiešām varam panākt, ka viena partija tiek ievēlēta un ne cita. Tieši tā. Vai ir iespējams pavirzīt to tā un vēl nākamo paņemam? Jā. Vai jūs redzat full screen? Nē, full screen vēl var uzlikt. Mēģināšu. Ir ok. Salasīt var, bet nav full screens vismaz manā ekrānā, bet salasīt var. Jā, okay. Tā tad arī vienkārši turpinam, jo tanī brīdī savukārt, kā jau es minēju, kur ir konkrēti cilvēki, kurus pēc brīnišķīgās Latvijas vēlēšanu sistēmas mēs varam izvēlēties, tad arī šeit patiešām katrai balsī pat ir nozīme nevis tikai vai viens vai otrs politiskais spēks pārstāvēs Latvijas vēlētājus Eiropas parlamentā, bet mēs jau varam pat izvēlēties, kurš tas būs. Mēs varam tos labākos no labākiem atsijā. Un tas, kas man liekas ļoti būtiski šī ziņā, ir tas, ko tādā starptautiskā vārdā kompetences es nosaucu, ir valodu prasme, bet valodu prasme daudz tādā plašākā veidā, ko mēs redzam tādā otrā jau punktā, ka vai cilvēks spēj komunicēt, saskarties ar citu valstu pārstāvjiem un arī citu valstu pārstāvjiem paskaidrot to, kas mums Latvijā ir svarīgs, tādā valodā,
lai arī ne tikai igaunis un lietuvietis saprastu, ka, nu šī ir svarīga tematika, tur Ukrainai palīdzēt vai nepalīdzēt, vai kaut kādā, vai dzelzceļa atbalstīt reāli politiku vai neatbalstīt. Bet kā arī francūzi, spānis, klausoties šī potenciālā deputāta stāstījumā, ka viņš saprast, ka arī man kā francūžu deputātam ir svarīgi nobalsot par to, ka būtu Rail Baltics, ka būtu atbalsts Ukrainai, ka šāda veida prasmes, tātad nevis tikai angliski, franciski, vāciski cilvēks prot varbūt parunāt un ideālā gadījumā vēl spāņu valodu vai vēl arī poļu valodu, bet ka cilvēks pat varbūt tas pat ir vēl svarīgāk nekā to pašu valodu vēl kādu papildu zināt, ir tas, vai es spēju ieklausīties tā francūžu, spāņu un poļa interesēs un spēju pārtulkot to, kas mums ir svarīgs, viņam saprotamā domu ietvarā un viņa sasaistīt ar viņam svarīgām lietām un domām. Šī tātad ir starpkultūra izglītības, ICL, Intercultural Learning saīsinājums un komunikācija prasmes būs, manuprāt, viens no vismaz maniem ļoti svarīgiem atlases punktiem, vai tas ir cilvēks, kurš ļoti labi spēja izteikties Latvijā un ko šeit visi saprot, vai arī tas ir cilvēks, kurš arī jau drusku ir starptautiskā vidē bijis aktīvs vai kādā uzņēmumā vai politikā vai citādāk un jau sevi jau pierādījis ar to, ka viņš vai viņa spēja veidot vairākumus, pārliecināt cilvēkus un tātad iztulkot mums svarīgās lietas tādā kopējā Eiropas pašreiz aktualitāšu kontekstā. Un trešais punkts, kas, manuprāt, varētu būt gana svarīgs manā izvēlē un varbūt arī jums pārdomas rosinoši, ir tas, cik skaidrs redzējums ir konkrētam deputātam, protams, arī politiskam spēkam par to, kādu Latviju un Eiropu vēlas panākt. Pēc tam būs slaidi, kur jau mēs redzēsim, ko tur viens un otrs politiskais spēks piedāvā. Un redzējums, manuprāt, ietver nevis tikai to, ka es pasaku, es gribu brīnišķīgi spēcīgu Latviju, bet arī, kur pasaka, kādā veidā mēs to panāksim. Jo naudiņas ir tik, cik ir. Tātad tas nozīmē, ja vienā jomā mēs pieliekam naudiņu klāt, tad tas nozīmē citā atņemt, vai arī tas nozīmē, ka ir jāveido Eiropas budžets lielāks, tad tas arī attiecīgi skaidri jāpasaka, ka tas varētu būt saistīts ar kādiem papildus nodokļiem vai kādām citām atkal salīdzinoši svarīgām un smagām sarunām ar tām valstīm, kas šobrīd vairāk iemaksā Eiropas Savienības budžetā nekā saņem. Tātad tas redzējums kā trešais. Tas ir viens visionary. Kā lūdzu? Jūs domājat to vārdu tā kā visionary angļu valodā? Jā, visionary, bet plus arī, lai būtu jau arī metodika, respektīvi, lai es varu definēt, ko es gribu, jā. Bet es pasaku, es to darīšu, darot 1, 2, 3 soļus, un šie soļi ir realistiski, kā arī francūži, vācieši, igauņi, poļi, viņiem šīs lietas patiks, un tās būs iespējams īstenot. Tas ir ieskaitīts visionary. Manuprāt. Jā, tā varētu būt, jā. Paldies. Vismaz man šis būs svarīgs atlases kritērijs, jo, ja cilvēks nespēja nosaukt, ko tad viņš īsti grib vai ko viņš darīs, un arī tādi kandidāti mums ir. Viņi pasaka, es gribu saņemt labu Eiropas algu vai kaut ko, es tad tur aizbraukšu un tad jau es redzēšu. Tas, protams, ir mazākums deputātu, bet ir patiešām pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir grūtības noformulēt, ko un kādā veidā viņi reāli darīs. Un kā tas saslēdzas ar viņu līdzšinējo pieredzi, ko viņi ir līdz šim arī jau darījuši. Un tas jau pie pieredzes tagad runājot, mēs redzam tie nākamie 3 punkti, man liekas, un tas, ko mēs līdz šim esam vērojuši, ka tanī brīdī, ja cilvēks tiek ievēlēts Eiropas parlamentā, kuram ir bijusi iepriekš valdības pieredze, tas bijis ministrs, ministru prezidents vai arī līdzīgi, tad šie cilvēki ātrāk nonāk svarīgos Eiropas parlamenta amatos nekā cilvēks, kurš nav bijis iepriekš valdībā.
Arī cilvēks, kurš iepriekš nav bijis valdībā, Ivars Ieps, piemēram, ar aktīvu darbu, spēja pārliecināt kolēģus, un viņš jau pēc 2,5 gadiem, kad notiek Eiropas parlamentā lielās rotācijas, arī nonāk vai tiek pie svarīgākiem atzinumiem un svarīgākiem amatiem, bet tas ieskriešanās laiks sākumā varbūt ir mazliet garāks nekā cilvēkam, kurš jau iepriekš ir bijis valdībā un kur uzreiz kolēģi no Vācijas un Francijas skatās, oho, ja tas cilvēks ir iepriekš bijis Latvijā ministrs, tad viņam acīm redzot ir starptautiska pieredze, starptautiska arī izpratne un zināšana par konkrētām tēmām un šiem jautājumiem, un acīm redzot, ja viņam uzticas Latvijā vai uzticējās iepriekš Latvijā, tad arī mēs šeit Eiropas parlamentā šim cilvēkam varam uzticēties. Tātad šis nav noteikti svarīgākais moments, bet viņš var atvieglināt cilvēkiem darbu tanī brīdī, kur pirmajos mēnešos, ja cilvēks sevišķi vēl nav bijis iepriekš Eiropas parlamentā, lai viņam tas ieskriešanās posms varbūt būtu mazliet ātrāks. Tas otrais, jau par to mēs diezgan daudz runājām, komunikācijas saskarsmēs, tātad spēja Latvijai svarīgās tēmas iztulkot Eiropas aktualitātēs, tās sasaistītā tad ar Eiropas aktualitātēm. Un trešais punkts, kas man liekas ir svarīgs, un arī, kur mēs Latvijā esam bijuši spēcīgi, mēs esam visos trijos bijuši spēcīgi līdz šiem, mums tiešām bijuši ir ārkārtīgi, un vēl šobrīd ir ārkārtīgi spēcīgi šie Eiropas parlamenta deputāti, ir, kas ir ieņemši un ieņem ļoti, ļoti svarīgus amatus un atbildīgus. Trešais ir sievietēm ir lielāks spēks nekā vīriešiem ļoti bieži. Respektīvi, ja man ir vienādi gudrs sieviete un vīrietis, kas piesakās Eiropas parlamentā uz amatu, zinot to, ka ir dažas Austrumēropas valstis, kur ir vairāk vīriešu kārtas pārstāvi, bet Eiropas parlaments savukārt cenšas visos savās komisijās un vadībās, daudz maz gender balance aspektus arī skatīties. Tas nozīmē, ka tanī brīdī, kur būs kandidāts gudrs vīrietis un gudra sieviete, un gudrs vīrietis no Spānijas vai gudra sieviete no Latvijas, tad tā iespēja gudrai sievietei no Latvijas varētu būt krietni vai vismaz druscītīgi lielākai, un tamdēļ arī man būs, es sarakstos drīzāk likšu plusiņus sievietēm, nekā vīriešiem, jo es vienkārši zinu, ka, tas nenozīmē, ka es vīriešiem nelikšu plusiņus, arī atsevišķiem vīriešiem likšu, bet ka zinot to, ka, protams, sievietei pēc tam jau esot Eiropas parlamentā būs drusku vairāk papildus durvis atvērtas un labāk iespēja vēlreiz izteikties Latvijas vārdā un aizstāvēt, veidot, nevis aizstāvēt mūsu intereses, tādēļ arī man būs vairāk atbalsts tieši sievietēm. Ejam uz nākamo attēlu. Te tagad jau kļūst pavisam interesanti, bet šaušalīgi sarežģīti. Kādas ir aptaujas, jo tas ir tas, kā es personīgi vērtēšu, un droši vien jums būs daudz citi vēl papildus kritēriji, pēc kuriem jūs vērtēsiet savus kandidātus, bet tiem būs interesanti arī dzirdēt diskusijā. Droši vien jūs arī padalīsieties, pēc kā jūs esat līdz šim sijājuši savus kandidātus un savus politiskos sarakstus. Te mēs redzam, šī ir SKDS, kas ir nopietnas socioloģisks tātad pētījumu uzņēmums, veiktu aptauju TVNetam, kas atkal savukārt līdzīgi kā Delfi vai Diena ir viens no internetu portāliem viņu uzdevumā. Un tas ir no marta beigām, jaunākais, kas šobrīd ir pieejams, cik mani zināms, un mēs redzam procentus balsotājiem šeit Latvijā, par ko tad viņi Eiropas tieši parlamenta vēlēšanās balsos. Tiem no jums, kas sako panorāmai vai Latvijas ziņām vai rakstiskām vai latviešu.com vai arī citādā veidā tam, kas notiek, ir ļoti daudzas arī jaunākas aptaujas, kur ir partiju reitingi, bet šie partiju reitingi parasti tiek veidoti par Saeimas vēlēšanām. Ja būtu nacionāla līmeņa vēlēšanas, par kuru partiju jūs balsotu, un tās diezgan būtiski atšķirs no šīm Eiropas parlamenta vēlēšanu statistikām, kurās jau ir jautājums par to, kurš politiskais spēks jūsuprāt vislabāk jūsu intereses varētu pārstāvēt Eiropas parlamentā. Un mēs redzam, ka divi lielākie paši augšējie vēlētāju bloki ir grūti pateikt,
20% vēl nav izdomājuši, par ko balsot, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti īstenībā pārsteidzoši, ka tikai 20% to saka, jo man vismaz draugu lokā jautājumi ir ļoti, ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Es teiktu, ka drīzāk pat ir vairāk cilvēki, kas vēl nav izlēmuši, par ko balsot, un 17% ir cilvēki, kas skaidri un gaiši pasaka, nē, es neiešu un nepiedalīšos vēlēšanās vispār. Kas, protams, nozīmē, ka deputāti tāpat tiks ievēlēti. Pat, ja nav ideālais spēks, tad šie 17% beigās tie būs krietni vairāk nekā 17%. Droši vien tie būs apmēram 50%, kas neaizies nobalsot. Tie paši nepiedalās vēlēšanās, un beigās tie, kas neaiziet vēlēšanās, atbalsta parasti radikālākus spēkus. Nu, pēdējās vēlēšanās šādā veidā tika Tatjana Ždanoka Eiropas parlamentā, kur būtu bijušas dažas balsis vairāk vai nu vienotībai vai zaļiem zemniekiem, tad būtu attiecīgi šo deputātu attiecīgi pārstāvis, kas ticis iekšā, bet, nu, attiecīgi tika Tatjana Ždanoka, kas Eiropas parlamentā darīja savas lietas, kas, manuprāt, diezgan būtiski atšķirās no tām, kas būtu Latvijas intereses. Mēs redzam, ka lielākais politiskais spēks, un šeit ir ļoti viltīgi šie skaitļi, jo 12,7% ir lielākais politiskais spēks, Nacionālā apvienība ar līderi Robertu Zīli. Reāli, ja neaiziet 17%, vispārīgi vēlēt, un tas ir Latvijas drusku socioloģijas vai pētījumu problemātika, mums īstenībā ir jāpieskaita plus 17%, nu, plus gandrīz jādubulto tās procentus skaits, jo tie, kam ir grūti pateikt, liela daļa no viņiem neaizies uz vēlēšanām, un tie, kas skaidri jau šobrīd pasaka, neaizies uz vēlēšanām, tātad, nu, tie sagroza to kopējo skaitļu iespaidu. Tātad pat, ja viņam šobrīd parādās Nacionālā apvienība 12,7% aptājās, reāli tas nozīmē, ka viņam būtu gandrīz 20%, ja patiešām rītdien notikt Eiropas vēlēšanas, jo tie, kas nav aizgājuši vēlēt, un tie, kas nav aizgājuši vēlēt, viņi, tas sadalītos plus mīnus uz tiem spēkiem, kas tātad ir aizgājuši balsot. Nacionālā apvienība tātad ar 12,7. Komentārs varbūt. Jā, man komentārs vienkārši, es arī domāju par to, ka var skatīties uz to, cik daudz lielāks iespējas mums var būt uz šīm vēlēšanām nekā uz Saeimas vēlēšanām. Tā kā, ja var iedomāties, ka man Saeimā man pienākās viena balss, tāpat balss šeit Eiropas parlamentu vēlēšanās ir tā kā 5 balsis. Vienkārši, jo mazāk cilvēki piedalās vispār Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tā kā mums ir vēl lielāka teikšana šeit, nekā mums ir par Saeimi. Un tieši tā, pēdējās vēlēšanās tātad Saeimai bija laikam tuvu 60% un Eiropas vēlēšanās 30%. Tātad, dubultais spēks, un īsnībā pat ir vēl lielāks nekā dubultais spēks, jo jūs atcerieties iepriekšējo semināru to vienu punktu, ko es stāstīju, ka mūsdienās gandrīz 70%, cits pat saka, gandrīz līdz 80% no tās dzīves, kurā Latvija dzīvo no mūsu nākotnes, 70 līdz 80% ir tādi lēmumi, kas tiek veidoti kopā ar kaimiņu valstīm. Tātad Eiropas līmenī. Tātad 70% no nākotnes tiek veidotas Eiropas parlamentā. Dubultais spēks no mūsu balss. Tātad īstenībā ir tieši tāds, kā jūs pareizi teicāt, Ingrīdi, katrai balsī Eiropas vēlēšanās ir 4-kārtīgs spēks, jo, ja mums būs spēcīgi labi kandidāti, viņi tajās 70% lēmumos, kas ietekmēs Latvijas realitāti, varēs labāk, efektīgāk, kvalitatīvāk pārstāvēt un veidot Latviju tādu, kādu jūs vēlaties, kādu mēs vēlamies, nevis kā varbūt tās lielā kaimiņu valsts austrumos aiz Zilupas vēlas. Tātad atgriežamies pie tiem skaitļiem.
12,7 sanāk Nacionālā apvienība, 8,7 otrais lielākais spēks ir Nils Ušakovs. Šiem abiem un īsnībā tāpat vēl jaunai vienotībai, kas ir, jūs redzat, 4. tas punktiņš parāda dinamikas no marta sākuma, ka ir jaunā vienotība diezgan strauji samazinājusies, Nacionālā apvienība un Saskaņa ir gājušas uz augšu balsotāju popularitātē. Vienotībai tātad pieaudzis par 2,1%, tas Saskaņai par 2,1 pieaudzis, vienotībai par 0,6 sarūcis un Nacionālā apvienībai pieaudzis par 2,4%. Matemātika 2,4%. Diezgan straujas tās kustības, kas notiek viena mēneša laikā, un šīs kustības noteikti arī vēl turpināsies nākotnē, bet šiem 3 politiskiem spēkiem ir diezgan reāli iespējams iegūt vēl otru deputātu, nevis tātad tikai līderu, ko mēs redzam sarakstā, bet arī vēl otru pārstāvi, kad tikti ievēlēts. Un tagad pie Roberta Zīles, kas ir nākamais aiz Roberta Zīles sarakstā, ir Mūrnieces kundze, un trešais ir Rihards Kols. Abi divi pietiekami pieredzējuši, Mūrnieces kundzei aizsardzības ministrs pieredze un iepriekš Saeimas priekšsēde viņa bija. Rihards Kols ilgstoši ir vadījis ārlietu komisiju un ļoti veiksmīgi sadarbojies ar Lietuvas, Igaunijas kolēģiem, tikko arī kongresmeņiem Amerikā. Visi 3 trijotā kopā apstrādāja visus, lai būtu pareizie Ukrainas balsojumi un vispārējie. Tātad pie Nacionālās apvienības tie 3 topi, kuri visreālākie, ka varētu būt, ja būtu vēl otrs pārstāvis, tur ir diezgan stabili un prognozējami un saprotami. Savukārt Nila Ušakova, otrais cilvēks, tātad, kas ir aiz viņa, kur pie Nila Ušakova varbūt tās mēs vēl daudz maz zinām, ko no viņa gaidīt, bet nākamais cilvēks aiz Nilu Ušakova ir cilvēks, par ko jau es druscītiņi ieminējos arī pēdējā sanāksmē, kurā mēs jau runājam par Eiropas vēlēšanām. Tā ir blogere, tāds sociālo tīklu populārs cilvēks, kurš Daugavpilī ir izcēlies ar daudziem tādiem izteikumiem, kas ir, kā saka analītiķi, krietni vien pat radikālāk nekā Tatjanai Ždanokai. Tātad Saskaņa, kas Ušakova personā centās tādu daudz maz sociāldemokrātisku, eiropeisku līniju vismaz savos stāstos veidot. Reālie darbi ir diezgan gan par krievu valodas stiprināšanu Eiropas līmenī, gan arī visu kaut ko citu. Tad Olga Petkeviča, kas ir šī tātad otrā persona sarakstā aiz Nilu Ušakova, pēc daudziem cilvēku prātiem ir tāds, kas, ir ļoti, ļoti tālu no tādas parastās izpratnes par Latvijas interesēm. Viņi ļoti iestājās par trešo valstu, respektīvi Krievijas pilsoņu interesēm, par vienkāršāku naturalizācijas procesiem, ir izcēlusies dažādiem citiem izteikumiem, apsūdzot Latviju visdažādākās lietās. Ja Saskaņa vēl pavēlkās uz augšu un apsteidz kaut kādu Nacionālā apvienību, un viņi dabū otro kandidātu, un vai Nila Ušakova vietā ir šī ļoti populārā blogeri, ko arī daži saka, var pat Nilu Ušakovu apsteigt, tad tur būs interesanti šī Eiropas parlamenta pārstāvniecība saistībā ar Saskaņu. Atkal potenciāla motivācija tie, kur negrib, ka šāds cilvēks pārstāv Latvijas vēlētājus Eiropas parlamentā, mudina, vēlējiet par vienalgu ko, bet vienkārši, lai ir cilvēks, kurš ir daudz maz prognozējams, zināms un kurš neizceļās ar tādu patiešām naidu pret Latviju, kā tas bieži tiek pārmests šai kandidātei. Ingrīd, jā, jūs gribējāt teikt kaut ko? Nē, es klepoju tikai. Okay. Bet tas ir bailīgi, jo no vienas puses Saskaņa liekas, es zinu, varbūt maigāk nekā bija, jo Nils Ušakovs ir panācis dažas lietas parlamentā, tā ka man gandrīz pārsteidz, ka šī persona ir otrā persona sarakstā.
bet tad laikam viņi ir tik Viņi, populāri, acīm ka redzot, viņi tur zinot to, ka ielikuši. Tatjana Ždanoka vairs nedrīkst kandidēt savus vēstures dēļ, tad viņš acīm redzot izrēķinājis, ka tā vismaz daudz cilvēku saka, viņš ir izrēķinājis, viņš grib šos radikālos spēkus piesaistīt. Te ir populārs cilvēks, kurš prot TikTokā taisīt īsus video un uzrunāt arī jauno paudzi un uzrunāt šos radikālos spēkus. Nu, paņemšu viņu sarakstā iekšā, jo tādā veidā būs iespēja lielāka arī mani ievēlēs. Nu, tā ir tāda koķetērija ar spēlēšanos ar uguni pie degvielas mucas. Tā viens otrs saka, ja. Skatāmies tālāk, kas ir tāda nākamais lielākais spēks jaunā vienotība, kas ir tāda diezgan būtiski sarukusi. Viņiem šobrīd ir tā es pareizi atminos, 3 deputāti. Valdis Dombrovskis arī bija ievēlēts Eiropas parlamentā ar milzīgi lielu atbalstu, bet tad ar šo spēcīgo atbalstu jau kļuva par Latvijas nosūtīto Eiropas komisāru un attiecīgi tā izskaitā šī lielā atbalsta dēļ ieņem otro svarīgāko un ietekmīgāko amatu Eiropas komisijā, tiešām ar ārkārtīgi lielu šo, protams, arī viņu personīgās spējas, bet arī tā ietekme Valdim Dombrovskim ir ļoti liela dēļ arī Eiropas vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nākamais aiz Dombrovski, ja gadījumā vienotībai izdotos, arī vēl ar spēcīgu vēlēšanu kampaņu apsteigt Saskaņu vai Nacionālo apvienību, tad tur vēl ir nākamais sarakstā ir Krišānis Kariņš, kas ir mūsu ministru prezidents, kam bija Eiropas parlamentā ļoti, ļoti liela ietekme pirms viņš piekrita kļūt par ministru prezidentu. Atceramies situāciju, neviens negribēja kļūt un neviens nespēja kļūt par ministru prezidentu, bija sadrumstalota saima. Kariņš upurēja Eiropas parlamentā ļoti stabilu, labu karjeru, lai palīdzētu veidot valdību, ko viņš arī darīja. Šobrīd vienotībai un arī Kariņam ir ļoti daudz dažādu pārmetumu. Gan cilvēkiem nepatīk, ka viņš ir izmantojis privātu lidmašīnu, tātad radījis lielākus izdevumus dodoties uz sanāksmēm ar Eiropas līderiem, kara situācijā, kurā ir, man liekas, primārā nozīme ir Latvijas drošības sargāšana. Man personīgi liekas ļoti labi, ka viņš brauc ar privāto lidmašīnu, jo tas nozīmē, ka viņš varēja vairāk citu valstu premjerus satikt, bet tas ļoti daudziem vēlētājiem šeit Latvijā nepatīk, un tāpēc attiecīgi viņš arī ir reitingos krietni visu vienotību pavilcis uz leju. Viņš ir 2. sarakstā, un 3. ir Sandra Kalniete, tikko jau minētā, un tad vēl sekoja Ines Vaidere un arī Dace Melbārde, kurš mēs redzējām iepriekš īsi jau šī, kas ir pašreiz deputāti. Bet droši vien, te būtu tātad vienotībai būtu viens kandidāts visticamāk, varbūt arī vēl otrs, vai arī jākal ir Dombrovskis, kam ir plaša piekrišana Latvijā, kas tiek ievēlēts, tad, un viņš atkal aizietu, piemēram, uz Eiropas komisiju, tad arī, tiecīgi, tur ir svarīgi skatīties uz 2-3 vārdiem, kuri no vienotības varētu būt, ja gadījumā viņiem arī būtu atkal Eiropas parlamenta, tāda Eiropas komisijas pārstāvnieki, Eiropas komisijā. Šī nominācija Dombrovskim, piemēram. Skatāmies jau pēc šīs dinamikas, kas bija tāda parādīja marta sākuma skaitļus uz nākamo politisko spēku, sociāldemokrātisks un zaļš spēks, kas ir sevi pieteicis kā tādu jaunu, ar jauniem cilvēkiem gan valdībā, gan arī Rīgas domē. Savulaik tātad te ir Elīna Pinto, kas ir Eiropas Latviešu apvienības vadītāja ilgu laiku bijusi, ļoti labi koordinēja Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, runājot ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, un lai viņi ar savu pieredzi tiem cilvēkiem, kas strādā Eiropas komisijā, parlamentā un tā tālāk, lai to izmantotu Latvijai vadot visas Eiropas Savienības kopējo. To viņi arī dara šobrīd vēl tālāk, un bija prezidenta kandidāti arī no progresīvo puses, tanī brīdī, kur beigās tika ievēlēts Rinkevičs. Tādā ziņā viņa jau savu atpazīstamību arī Latvijā ir nopelnījusi, ieguvusi,
Nākamais sarakstā ir Mārtiņš Staķis, kas ir bijušais Rīgas mērs vai Rīgas galva. Abi divi, tātad abiem diviem tur arī atkal statistikā saku, vienam patīk Staķis labāk, otram atkal Elīna Pinto, abiem diviem, vai nu vienam vai otram ir ļoti ticams, ka attiecīgi pārstāvēs savu vēlētāju loku Eiropas parlamentā. Nākamais politiskais spēks, un te mēs redzam veselu garu sarakstu, te ir 8 politiskie spēki, kuri visticamāk visi būs ar vismaz vienu deputātu pārstāvēti. Ja? Tāpēc viņus, visi šitie, kas ir virs 5%, arī Latvija pirmā vietā, tātad Vilis Kristopāns, bijušais premjers, kas izcēlās ar brīnišķīgo teicienu, ko es jau iepriekš citēju, ka latvieši ir reņģādāji, kas parādīja tādu savu veidu augstprātību un kuram ļoti patika spēlēt golfu Floridā. Viņš tagad ir atgriezies, lai strādātu un arī cenšas tiktu kā piesaistīt uzmanību un tādā drusku Trumpa līnijā ar viņa retoriku, bet absolūti ne to Trumpa šarmu un talantiem mēģina piesaistīt auditoriju. Tā tad ir Vils Kristopāns, kas ar lielu varbūtību, vai tur tie pārējie nav tik atpazīstami, varētu būt arī Eiropas parlamentā. Un tad ir vēl tātad stabilitātei spēks, ko jūs droši vien vēl līdz šim nebūsiet manījuši, bet kas arī ir Saimā pārstāvēts, kas izgriez pogas, ja tā drīkst teikt, Ušakovam, un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc Ušakovs arī paņem šo radikālo un TikTok sociālo mediju blogeri sev kā otro savā sarakstā, jo stabilitāte ļoti spēcīgi TikTokā piesaista jaunos krievus. Viņiem kopējais stāstījums ir it kā Eiropai draudzīgs, bet viņi bija iztaisījuši dažādas vēlēšanu kampaņu lapelītes, kur atkal diezgan briesmīgi tie komentāri par šiem reklāmu kampaņas materiāliem. Un Nikita Piņins ir jauns puisis, viņam, man liekas, pat nav vēl īsti 30 gadi, gana jauns, politikā nepieredzējis, bet acīm redzot sociālajos tīklos arī pietiekami aktīvs, lai šīs 4,1% šī aptaujā, kas jau tā tad ir reāli, tās nozīmē vismaz 6-7%, tās savākt. Tad vēl ir palikuši 2 politiskie spēki. Latvijas attīstībai ir Ivari Ijabu kā līderi, bet otrais ir Artis Pabriks, un abiem diviem ir popularitāte Latvijā, tā kā tur arī var gadīties, lai gan Ivars Ijabs ir populārāk, pirmais sarakstā, varbūt arī, ka Pabriks viņa apsteidz, lai gan Ivars Ijabs kā pašreizējais Eiropas parlamenta deputāts, būtu, protams, savu loģiku, ka viņš turpinātu darbu, bet tas ir vēlētāju rokās, tad attiecīgi, ja jūs vēlat par šādu sarakstu skatīties, vai jūs gribat, un trešais laikam ir Vjačeslavs Dombrovskis, kas jau iepriekš ir bijis, man liekas, vismaz kaut kādās 4-5 citās partijās, līdzīgi kā Pabriks, viņam arī bijuši daudz citu partiju pieredzi iepriekš, bet tā tad viņš ir trešais šī sarakstā Latvijas attīstībai. Un pēdējais, kas ir tāds, manuprāt, ar ticamu varbūtību, ka tiks ievēlēts Eiropas parlamentā, ir apvienotais saraksts, kas šobrīd ir Saimā opozīcijā. Viņi virza Reini Pozņāku, brīnišķīgu, fantastisku cilvēku, kas Twitter konvojā dāvinātas mašīnas nogādā Ukrānā uz fronti un ļoti tādu tiešām praktisku palīdzību Ukrainai veids, koordinē un ir apliecinājis šīs spējas, ka tiešām saprot to, cik tas svarīgi arī Latvijas drošībai. Un praktiskā darbā sevi ir apliecinājis. Protams, atkal politikā pieredze viņam nav bijusi līdz šim nekāda. Un tas ir ar visiem plusiem un mīnusiem, ko tas saistās. Lai nebūtu tā, ka es jums rādu tikai tos, kas ir tātad pēc pašreizējām aptaujām reālie Eiropas parlamenta deputātu šie saraksti un vārdi, paņemam arī vēl nākamo slaidi, jo kopējais partiju saraksts ir 16, kas kandidē. Šeit mēs redzam tagad tādus visdīvainākos, tā skaitā šos partiju
Nē, šis vēl nav tas. Paņemam nākamo uzreiz vēl slaidu, un šito atliksim pēc tam atpakaļ. Vēl vienu uz priekšu palecam. Tad tur būs tie pavisam dīvainie vārdi. Nē, pagaid vēl pat. Nē, tas nav. Oh boy. Aiz šitā nākamais būs īstais. Vat šitas te. Te mēs redzam tātad tos pārējos politiskos spēkus. Nu, suverēnā vāra ir uztaisīt, nu, ir tāds salipinājums, tur tā to drīkst nosaukt no visdažādākiem cilvēkiem, kas ir neveiksmīgi startējuši saimā un vēl visādās vēlēšanās. Jūlijas Stepaņenko ir tāda visredzamākā persona, un pirmā visā tanī, nu, tas, ka viņi varētu pārvarēt 5% diezgan maz ticams, tāpat ar Zaļo zemnieku savienību, kur ir, nu, ar gramatikas kļūdām savā partiju programmā pārpilna, kas parāda, nu, viņiem vienkārši neinteresē darbs Eiropas parlamentā, ja pat programmu nespēja uzrakstīt bez kļūdām, tad tas parāda, manuprāt, arī šīs partijas attieksmi pret to darbu. Jaunā konservatīvā partija, kas iepriekšējos gados bija spēcīga nacionālā līmenī, nu, ir ar ļoti mazticamām iespējām, un tāpat, nu, centra partija arī kaut kāds, nu, interesants veidojums, kustība par, kas startē ar Ukrainas pilsoni pirmajā vietā sarakstā, un tie pārējie, man liekas, pat viņus nav vērts pieminēt, jo tā iespēja, ka viņi iekļūt Eiropas parlamentā, ir gana zema. Tas vienkārši tā, lai jūs būtu redzējuši, ka ir arī citi politiskie spēki, bet, nu, vismaz pēc tā kritērija, kas man liekas būtisks, nu, vai tur ir reāls iespējas. Nu, labi, suverēnā vara un Zaļie zemnieki var būt, viņi vēl var pārvarēt 5%. Mazticams, bet varbūt vēl var pārvarēt. Bet, nu, ja jūs balsojat par tautas zeme valstiskumu, saka, debestīņi vispār nezinu, kas tas par spēku un ko viņi piedāvā, nu, tad visticamāk jūs balss būs zaudē. Nu, respektīvi, jūs deputāts netiks ievēlēts, teiksim tā, vai zaudēt vai nezaudēt, tas, protams, cits jautājums. Paejam tagad atpakaļ uz to, kas bija tiem lielākiem politiskiem spēkiem, jo, lai jūs saprastu, kas ir viņu politiskās spēka redzējums, vēl piedošana, bet otrā man virzienā. tikai brauc uz priekšu. Ai. Varbūt ar bultiņām var pabraukt atpakaļ. Ah. Tādī klaviatūras bultiņām. Es nemaz nelietoju bultiņu. Ok. Nu, vēl bišķi atpakaļ. Vēl vien? Jā, vot šitas te ir īstais. Labi. Nākamo paņemam. Jā, te mēs politiskām partijām visām ir izstrādātas programmas, kurās tātad šie politiskie spēki apraksta to, ko tad viņas vēlas darīt Eiropas Savienībā. Šie teksti nav īpaši gari, manuprāt, tādā valodā, ka tos arī patiešām var saprast. Daži tur ir sarežģītākiem vārdiem, citi ar vienkāršākā valodā raksta, bet principā visi ir centušies daudz maz saprotamā veidā uzrakstīt, ko te viņi tur Eiropas Savienības līmenī mēģinās panākt. Visu programmu ļoti, ļoti ierosinu patiešām tad tiem 2-3 politiskiem spēkiem, kas jums liekas visgaršīgākie. Nu, paskatieties, nu, ko te viņi raksta savās programmās, un nu, tad jūs jutīsiet, vai tas viens vai otrs vai trešais spēks varbūt jums liekas visinteresantākais. Drusku tādu kā garšu, ko šie politiskie spēki piedāvā savās programmās, jūs redzat pēc pirmā teikuma, ko viņi raksta. Jo pirmam teikumam, protams, ir tāds, pirmais iespējas, tas tā kā durvju atvērējs, un man liekas, tas ļoti labi parāda arī, mēs redzam šeit tātad šo pirmo teikumu, ko katrs no šiem lielākiem politiskiem spēkiem piedāvā, apmēram virzienu, ko viņi redz, kas ir vissvarīgākais. Un atkal partijas ir tātad spēka secībā. Augšējā Nacionālā apvienība, atceramies, iepriekšējā slaidā bija tā, ka šobrīd aptaujās vislielākais balsotāju atbalsts. Viņi saka, ka viņi grib nacionāli interešu sardzē būt, aizsargāšanu. Viņi ir viens no tiem politiskiem spēkiem, kas ļoti runā par interešu aizsardzību. Tātad sardzē, saprāta balss Eiropā viņi grib būt. Tas tā vienam otram var likties, vai tad tas nozīmē, ka citi nav saprātīgas balsis Eiropā. Tur tādu drusku jau pretim stāvēšana varbūt tās parādās vienam otram un arī ar to sārdzi vai aizsardzību. Tāds viņiem pirmais teikums. Savukārt saskaņa.
Viņi runā par sociālo atbalstu. Atceramies, vai sociālais atbalsts Eiropas kompetencēs ietilpst, neietilpst. Medicīna ļoti nosacīti ietilpst, izglītība ļoti nosacīti ietilpst, īstenībā neietilpst Eiropas līmenī, tāda viņi raksta sociālo medicīnu izglītību, kas īstenībā nav Eiropas līmeņa lēmumi. Bet par to viņi raksta pirmā teikumā, mēģina uzķert šādā veidā vēlētāju uzmanību, mājokļi, cilvēku tiesībām saskaņa, kombinācijā ar otro kandidātu. Man liekas, jūs varat aizdomāties, jo drusku jau arī tas izskanēja manā iepriekšējā stāstījumā, ko tas varētu nozīmēt. Tātad balstiesības spiedienu no Eiropas parlamenta, lai Latvijā piešķirtu balstiesības Krievijas vai citu valstu tādu nepilsoņiem, vieglāku tur pasas iegūšanu un citā veidā, kur, protams, Eiropas parlamentam arī nav tiešas ietekmes, bet ar pat nejauku rezolūciju veidojot vai kādā dokumentā kauninot Latviju, protams, tas arī nav patīkam. Un, manuprāt, to drusku var saprast šī 5. vārdā, ko Saskaņa raksta savā pirmā teikumā programmā. Jaunā vienotība savukārt runā par drošu Latviju vienotā Eiropā. Drošība, kā jau es minēju, parādās gandrīz visos sarakstos, kā ļoti svarīgs punkts, un arī sabiedrisko domu aptaujās, ka cilvēkiem drošība tiešām ir ļoti, ļoti svarīga. Un vienota Eiropa, viņi uzsver patiešām šo Eiropas vienotību, ko citi arī sauc par drusku tādu vairākuma balsojumus. Te tas jau ir tāds jau patiešām būtiska atšķirība no Nacionālās apvienības. Viņi saka, ka mēs nedrīkstam, vienotība saka, ka mēs nedrīkstam būt atkarīgi no Orbāna, kam patīk Putins, kas nobloķē visa veida Eiropas darbību vai atbalstu Ukrainai. Uz daudziem mēnešiem viss tas tiek atlikts, līdz beidzot viņš tomēr pievienojās un piekrīt, šāda veida atkarības vienotība negrib. Viņi saka, ok, tad mēs savu veto tiesību arī kā Latvija esam mieru zaudēt, lai nebūtu atkarīgi no šantāžas vai no izspiešanas mēģinājumiem no viena vai otra radikāla spēka, Orbāna vai arī šobrīd Slovākijā arī ir tāds diezgan interesants politiskais valdības vadītājs. Un tā ir būtiska atšķirība, jo Nacionāla apvienība saka, ka mēs atstājam visu tā, kā tas ir šobrīd, ka ir katrai valstī ir veto tiesības, vai tā ir Latvija vai Ungārija. Ok, šobrīd Ungārijai viņi to ļaunprātīgi izmanto, bet kādreiz arī Latvijai var būt ļoti svarīgi kādas veto tiesības, un laikam tā pārliecība, ka varētu pārliecināt arī igauņus, lietuviešus, poļus vēl, un attiecīgi tas veto nemazām nebūtu tik svarīgs, bet ar vairākumu balsojumu varētu gūt to Latviju interešu pārstāvību, tātad laikam pie Nacionālās apvienības ir mazāk nekā pie vienotības. Progresīvie savukārt sevi atributē kā piederīgi Eiropai aizsargāti Latvijā. Aizsargātība viņiem iet gan militārā ziņā, gan arī dabas aizsardzības aspektā. Šo var tulkot, jo viņiem arī dabas aizsardzības jautājumi pietiekami svarīgi, un viņi arī ideoloģiski ietilpst zaļo grupā, kas ir Eiropas parlamentā 4. spēcīgākā šobrīd, vienotība ir visspēcīgākajā tanī Eiropas Tautu partijas grupā, Kristīgo demokrātu grupā, un Nacionālā apvienība ir laikam šobrīd 5. spēcīgākais spēks, tāds konservatīvs, diezgan spēcīgi konservatīvs politisks spēks. Saskaņa, 2. lielākais politiskais spēks, sociāldemokrāti un progresīvie, viņiem tāds kopējs nosaukums ir. Tā, pārējie, balso par Šleseru komandu, te mēs redzam šo spēcīgo populistisko līniju, kas ir Latvija pirmā vietā, un tam sarakstam, kas tātad startē ar Vili Krištopānu, stabilitātei ir politiskā un ekonomiskā neatkarība Eiropā. Te mēs redzam atdalīšanos, manuprāt, no transatlantiskās sadarbības, un tas arī atbilst lielā mērā tam, kas tiek bieži pārmests stabilitātei kā politiskam spēkam, ka viņi, skaidri un gaiši viņi nepasaka, ka viņi prokrīviski, lai gan viens otrs varbūt arī politiskais materiāls, tas reklāmas materiāls tāds, bet, faktiskā rīcība,
politiski, ekonomiski neatkarīga Eiropa nozīmē saraut saites ar Ameriku, Kanādu un citām demokrātiskām valstīm manā izpratnē. Varbūt viņi to tūkos citādā veidā, bet man liekas, tas lielā mērā arī atbilst tam, kā viņi sevi redz. Bet skan, brīnišķīgi. Latvijas attīstība ir Eiropas programma ar konkrētiem gadiem, un programmā viņi ļoti konkrēti uzskaita, ko un kādā veidā viņi darīs, un apvienotais saraksts savukārt, līdzīgi atbilstoši savam pirmam numuram sarakstā par karu Eiropā runā, un ka tas ir radījis jaunu realitāti. Mēs esam gandrīz jau nonākuši, mēs esam īstenībā drusku pārsmēluši laiku, jo mēs ar tām sākotnējām tehniskām problēmām cīnījāmies. Kā mēs darām? Man ir vēl daži slaidi, bet varbūt pārējiem uz diskusiju šī brīdī. Mēs varam aiziet varbūt divus slaidus uz priekšu, kur ir redzami vēl vienu uz priekšu, šitie tie politiskie spēki ar pašreizējiem kandidātiem un to samēru, bet jā, šito jau mēs redzējām, paiem vēl vienu uz priekšu, tur ir redzams tas vēlētāju skaits, bet to mēs jau iepriekšējā diskusijā redzējām. Tātad jūs redzat 33% Latvijas karodziņš ir Latvijas vēlētāju skaits, un tas Eiropas karodziņš parāda, cik visās Eiropas Savienības valstīs kopumā cilvēki piedalījās vēlēšanās. Mēs redzam, ka Latvijā ir 33%, kas piedalījās vēlēšanās, un Eiropas Savienības līmenī tas bija tomēr drusku vairāk. Un lai viens deputāts tiktu parlamentā, pietika 30,000, Tatjanai Ždanokai bija 29,000 balsis, un tas bija dažas simtas, drusku vairāk, dažas tūkstoši vairāk nekā nākamam politiskam spēkam. Un tieši tāpat, ja būtu dažas tūkstoši klāt Vienotībai vai Zaļzemniekiem, attiecīgi šie spēki būtu tikuši vai ar vēl vienu deputātu, vai arī ar pirmo deputātu iekšā Eiropas vēlēšanās. Tāpēc tiešām Kanādas vēlētāji var būt izšķirošā balss, jo dažus tūkstošus, man liekas, Kanāda, Amerika, Īrija, Lielbritānija, Vācija, tur ir dažas tūkstoši balsis. Ja mums izdotos katram no tiem, kas aizgāja iepriekš balsot, paņemt vēl otru līdzi un patiešām pieprasīt pasta balsošanu un nobalsot, tad, man liekas, tas risks, ka ir atkal ļoti, ļoti dīvaini cilvēki, kas mūs šī svarīgos lēmumos piedalās, tad tas risks ir mazāks. Pat, ja nav ideālais spēks, tad vismaz balsot par tā saucamo mazāko ļaunumu. Paņemam vēl nākamo slaidu, bet, man liekas, tiešām tad arī varam beigt. Tur nākamais parāda tos dažādos radikālos spēkus, tika aizvakar tika apcietināts Ķīnas spiegs Eiropas parlamentā, kas no vācu politiskā radikālā spēka tika ievēlēts. Tātad tur ir patiešām gan Ķīna, gan Krievija ļoti mēģina ietekmēt cilvēkus. Paņemam nākamo slaidu. Un te jau laikam arī tad balsos, tas ir vienkārši tātad, vēlēšana datums, un tie nākamie, kas jau tagad parāda to, kādā veidā notiek Kanādā vēlēšana, tur paņemam vienkārši divus slaidus uz priekšu, jo ir svarīgi zināt datumus. 4. maijā, šitas tajā pašā vidū mēs redzam, ka 4. maijs ir tas brīdis, kurā var pieprasīt pasta balsojumu. Un jau nākamā seminārā tātad iziesim tam konkrēti cauri, kā tas viss notiekās, varbūt pat uz ekrānu varēsim uztaisīt tādu kā tiešsaistes vai video pārraidi. Un ir labi pieteikties, ja jūs tiešām, es ceru, ka jūs piedalīsieties Eiropas vēlēšanās, ka tad to darīt labāk ir patiešām 4., 5., 6. mājā, māja sākumā, jo tikai tās balsis tiks ieskaitītas beigās, kuras saulaicīgi būs nonākušas Latvijā. Un pasts, cik uzticami nāk pasts, teorētiski var pieprasīt arī vēl 31. maijā pasta balsošanu, bet vai tad līdz 9. jūnijam šīs jūsu
balss sūtījums būs nonācis Latvijā. Varbūt būs, varbūt nebūs. Nu, tur jau ir diezgan liels risks. Tātad, jo labāk ir patiešām ātrāk pieprasīt visus dokumentus, tad tos lēnām un kārtīgi izpētīt un tad veikt savu balsojumu, lai patiešām varat saulēcīgi izsūtīt. Tad vislabāk arī ierakstītu vēstuli uz to norādīto adresīti. Es domāju, ar to arī tad šobrīd beidzam to politisko, jo te jau tagad tiešām tehniski ir tie nākamie slaidi. Palecam 3 slaidus uz priekšu, vai arī vienkārši beidzam to share un pārējiem, vai ir kāda saruna vai jautājumi, komentāri no jūsu puses. Kā jūs vērtēsiet sarakstus, kā jūs vērtēsiet kandidātus, vai tas, ko es no savas puses stāstīju, nelikās vienpusīgs vai atkal pārāk plaši un pārāk neitrāls? Varbūt uz kaut ko no Tieši jūsu pretēji, puses. liels paldies par to labo analīzi. Tas bija tā kā, labi trāpīts. Paldies. Piekrīt Marutai. Es gribēju zināt, ja es klātienē gribu balsot, vai man jābalso tur, kur es dzīvoju, jeb es varu jebkurā iecirknī. Ja jūs dzīvojat Latvijā, jūs varat uz Vašingtonu, ja jūs dzīvojat Kanādā, jūs varat braukt uz Vašingtonu, jūs varat braukt uz Rīgu, Jā, labi. jūs varat braukt uz Kuldīgu, tam nav nozīmes. Un ja es gribu balsot pa pastu, vai man ir nepieciešama e-ID karte? Jums nav nepieciešama e-ID karte, ja jums ir Latvijas bankas konts. Ja nav Latvijas bankas konts ar interneta banku, tad ir vai nu viens vai otrs vajadzīgs, jo tāds pieprasījums pasta balsošanai ir, diemžēl, jādara ar datoru palīdzību. Tikai ar pasi nepietiks, jo jūs ar pasi nevarēsiet autorizēties, bet šito visu nākamajā seminārā es izpētīšu ļoti rūpīgi un varēšu detalizētāk pastāstīt un precīzi, bet nekļūdoties. Jā, paldies, un paldies par šodien. Pēdējais jautājums ir par to strīpošanu. Vai ir jābalso par vienu partiju, un tad cik kandidāti, tāpat kā Saeimei jābalso? Tas būs tieši tāpat. Tā kā mēs nevaram, piemēram, strīpot Ušakovu un balsot par Domborovsku. Nē, tas nevar, Jā. Un ja jūs svītrosiet Ušakovu, tad beigās Ušakovs būs ieguvējs, jo viņa partijas balsi, ja jūs būsiet ielikusi aploksnē, tā kā Saprot. Paldies. izvēlamies to politisko spēku, kas atbilst vislabāk jūsu interesēm, un tad ar tiem plusiņiem un svītrojumiem jūs jau nosakat kārtību, bet tas patiešām ir viss tikai no viena politiskā spēka. Jā. Un vai, teiksim, ja balso par vienotību, un tur ir 4 kandidāti, vai tas palīdz partijai, ja ir nepalīdz, ja paņem vienu, atčeksē vienu un strīpo pārējos? Tas jau ir stratēģijas un taktikas jautājums. Ir daži cilvēki, kas un dažos politiskos spēkos mēs redzam, ka ir ļoti daudz plusiņu un ļoti maz svītrojumu. Citos politiskos spēkos atkal cilvēkiem ļoti patīk svītrot visus, un gandrīz nevienam neliek plusiņus. Tas ir tāds gaumes jautājums. Es personīgi, man apmēram es dalu uz trešdaļām. Man apmēram trešdaļā ir plusiņi, trešdaļas svītroju nost un trešdaļas atstāju neskārtu. Tas ir gan Saeimas vēlēšanās, gan tagad Eiropas vēlēšanās drīzāk būs vai nu svītrojums vai plusiņš, jo tur es jau kandidātus diezgan labi zinu, un es zinu, ko es gribu no Latvijas un no Eiropas. Tādā ziņā man tur ir vienkāršāk izvēlēties, un es tur vairāk svītrošu laikam nekā plusiņus likšu. Bet tā jau ir taktika individuālā, citam tas liekas atkal nejauki kādu nosvītrot, un tad atstāja vienkārši tukšus lauciņus, un dažiem pieliek plusiņus. Tas kā katram pašam liekas labāk. Paldies!
Andri, cik es saprotu, tad ir 9 vietas mums, jā? Tieši tā, un jums būs saraksts ar, lielākai daļai partiju būs tanī vēlēšanu zīmītē būs 16 vārdi, no kuriem tad var izvēlēties kādas vai nu svītrot vai likt plusiņus. Ja jūs nesvītrosiet, neliksiet plusiņus, tad citi attiecīgi ar savu balsojumu noteiks to, kuram tad patiešām pārstāvēt šo politisko spēku. Un tad, kā tos 9 tad izvēl? Tos izvēl. Nesaprotu, jo tur ir Nils Ušakovs tur ir iekšā, un Valds Dabrovskis ir iekšā, bet viņi no citām partijām. Tā kā tas strādā? Tāpēc es rādīju to vienu sarakstu, jūs atceraties, kur bija ar procentiem, kuram politiskām spēkam sabiedriskās domas aptaujās šobrīd ir cik daudz procentus. Pirmais kritērijs, uz ko skatās skaitītāji vai centrālā vēlēšana komisija, vai politiskais spēks ir pārvarējis vai nav pārvarējis 5%. Ja nav pārvarējis, tad tie automātiski netiek skatīti. Visi tie, kas ir pārvarējuši 5%, tur ir tad ļoti, ļoti sarežģīts un nevis automātisks un īpaši loģisks tas aprēķinu procents veids, par ko es jau nākamās vēlēšanās nākamajā seminārā pastāstīšu drusku detalizētāk, kā viņi tur skaita, kāpēc vienotībai, kurai bija pēdējās vēlēšanās, ja es nemaldos, krietni pāri 20%, viņiem bija laikam 2 balsis, Tatjanai Ždanokai bija 6%, bet viņai bija 1. Kaut kā nav īsti loģiski, vajadzētu būt vienotībai 3 un Tatjanai Ždanokai 1, pēc tāda tīra matemātiskā algoritma, bet tur ir, par šito es pastāstīšu nākamajā tanī seminārā. Ir dīvains veids. Visticamāk, ja patiešām cilvēki nobalsos tā, kā šobrīd izskatās sabiedriskās domas aptaujās, tad būs 8 politiski spēki, kas būs ar 1 deputātu, un tam, kam būs visvairāk, tam būs vēl otrs. Tā vismaz šobrīd šķiet. Man ļoti mocīja, kā nosaka, kurš tiek ievēlēts. Un es pāris dienas atpakaļ atradu Wikipēdijā to formulu, kā tas darbojās. Tur faktiski var apskatīt, kā katra partija dabūja savas vietas pēdējās vēlēšanās. Un, ja grib, es varu to linku kaut kur ielikt mājaslapā. Jo tur faktiski pirmā partija dabūna 1 balss, tad tu dali viņu balsu skaita 3, un tad tu atkal skaties visu to sarakstu, un atkal dala 3. Ir tiešām saucās Webster-Sengel algoritms, un pats Eiropā to izgudroja 1804. gadā. Es domāju, Ir ļoti dīvaini. Mēs to neatrisināsim, bet es domāju, ka tā svarīgākā lieta ir, ka mēs dabūjam, lai cilvēki balso šīs vēlēšanās, un es domāju, ka tas ir tas fokus, kas ir jātais tagad ir mums visiem vienkārši dabūt, lai cilvēki vēl, jo, kā tu saki, un kā Andris saka, mūsu spēks tagad ir lielāks ar šīs vēlēšanās. Jā, un tad jautājums visiem ir, kā mēs varam mudināt kanādiešus balsot. Visos pasākumos to ziņot. Jā. Es zinu, ka pensionāri to paziņoja ceturtdien, kas ir ļoti labi. Es esmu rakstījusi saulainē, bet ja katrs var pielikt roku, vai nu jūs esat kreditsabiedrībā vai kādā draudzē, tad, Aija Auziņa Otavā tiešām mums ir jāmudina cilvēks, ka tas nav tik grūti to izdarīt. Kaut kā es domāju, to balsošanu pa pastu varbūt būs komplicēti, jo vajadzēs tos lasītājus, bet mums ir mazliet laika. Ja mēs sākam 4. maijā un mums vēl viss nav totāli skaidrs, mums vēl ir, teiksim, 2 nedēļas palīdzēt cilvēkiem, lai līdz, es nezinu, kādam 20. maijam mēs esam visiem palīdzējuši, kam vajag, lai var vēl iesūtīt to balsu pa pastu uz Rīgu. Un jau uz kora mēģinājumu vienam ir līdz klēpjdators un tā lasītāja kartiņa, un visi zina, ka jāņem ir EID kartes plus tie kodiņi līdz, kas nāk ar EID.
karti, tad jau kora mēģinājumā visi var aizsūtīt to pieprasījumu pasta balsojumam. Tie dati uzreiz e-pastā pienāk, un es visu pārējo man jau vairs nav vajadzīga EID kartiņa. Es vienreiz to izdaru kora mēģinājumā vai talkā vai kaut kur citur. Tas ļoti Tad jāatcerās, atvieglina. tad arī paņemt līdz savus PIN un PUK kodus sameklēt. Tieši tā. Ir 2 skaitlīši, kas nāk kopā ar EID tad ir tas karti. papīrītis, kas bija līdz. Es domāju, ka tas ir ļoti labs ieteikums, un es domāju, ka īpaši tagad Toronto, kad kori sanāk mēģinājumos, ja? Daugaviņi, piemēram, sanāk, es domāju, tās vietas, kur jātaisa tā propaganda. Ja? Tagad notiek baznīcas pilnsapulcs. Es domāju, ka visās šīs vietās kādam vajag par to runāt. Jā. Un brīnišķīgi, ka jūs esat šodien šeit un kuplā skaitā. Es esmu ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi pārsteigts, cik daudz jūs piedalāties šodien diskusijā, cik aktīvi jūs iesaistieties diskusijā. Tas nozīmē, ka jūs arī būsiet brīnišķīgi cilvēki. Nu, sākot ar 4. maiju ir vislielākā jēga, jo tad jau patiešām var uzreiz to arī izdarīt. Tas nav tālu prom. Nav tālu, jā, nedēļa. Nav tālu. Ok, labi, vai vēl būtu kādi jautājumi? Tad tiekamies nākamnedēļ 2:00 pēc mūsu laika. Un vēlreiz tad droši vien būs vēl jauni rezultāti arī un aptaujas šī nedēļa. Tos es noteikti iekļaušu. Es paskatīšos vēl pa laikiem, jo man bija kaut kādā brīdī bija lidojums. Es ceru, ka es nebūšu gaisā tieši tajā laikā, bet man liekas, viss bija kārtībā, bet es būšu no rīta Briselē, un es būšu kaut kur vakarā jau es lidošu uz Latviju. Man varēs tas jāpārbauda. Man liekas, viss bija ok. Labi. Ok, liels paldies visiem. Ausekli, tev vēl bija? Nē, es gribēju arī pateikties Andriem. Paldies. Ļoti smeļoši. Paldies jums par interesi. Super. Viss labi. Lai visiem laba pēcpusdiena un uzredzīt pēc nedēļas.